Meditācija, piedošana un dziedināšana caur čakru gaismu. Aizver acis un iztēlojies, ka stāvi pie klusā ezera krasta. Ūdens virsma ir gluda kā spogulis. Tajā atspoguļojas debesis un viegli peldoši mākoņi. Sajūti zemi zem kājām, stipru, drošu un atbalstošu. Dziļi ieelpo un piepildies ar šīs vietas svaigumu un mieru. Un lēnām izelpo, atlaižot visu, kas nospiež tavu sirdi. Tagad novieto rokas uz krūtīm un vēderam. Sajūti plaukstu siltumu, maigu, dziedinošu un atbalstošu. Elpo dziļi un vienmērīgi. Ielpo it kā ielpotu gaismu un mieru, un izelpo it kā atbrīvotos no vainas, sāpēm un smaguma. Tagad iedomājies cilvēku, kuram vēlies piedot. Redzi viņu skaidri, ar cieņu un sapratni. Ļauj sev sajust, varbūt sāpes, rūgtumu, vīlšanos vai nožēlu, un atzīsti šīs sajūtas, bez bailēm, bez nosodījuma. Vienkārši esi ar tām. Un tagad sāksim ar Muladharu, saknes čakru. Pievērs uzmanību mugurkaula pamatnē. Iztēlojies tur sarkanu gaismu, savu stabilitātes un spēka avotu. Ar katru ielpu tā piepilda tevi ar pārliecību un iekšēju drošību. Bet ar katru izelpu tu atbrīvo bailes, vainas apziņu, nododot tās zemē, kas tās uzņems un pārveidos par kaut ko labu. Un pasaki sev, esmu drošībā. Es atbrīvojos no bailēm un vainas apziņas. Svadhistāna, sakrālā čakra. Tagad pievērs uzmanību savai vēdera lejas daļai. Iztēlojies tur oranžu gaismu, siltu, maigu, plūstošu, kā saulriets jūrā. Šī gaisma izšķīdina visu kaunu, pašpārmetumus, emocionālo smagumu. Un pasaki sev, es pieņemu savas jūtas un es atļauju sev būt ievainojamam un patiesam.
Manipura, saules pinums. Koncentrējies uz saules pinuma zonu. Iztēlojies tur dzeltenu gaismu, spilgtu, sildošu, piepildošu ar gribu un spēku. Atlaid sev pārmesto, atlaid šaubas un atkārto sev: esmu stiprs, stipra, esmu piedošanas vērta, gan sev, gan tam, kam piedodu. Paelpo vēl dažus elpas vilcienus, pievēršot fokusu saules pinumam. Anahata, sirds čakra. Tagad ļaujies zaļajai gaismai piepildīt savu sirds centru. Iedomājies, ka šī gaisma aptver tevi un to cilvēku, kam vēlies piedot. Tā staro kā tilts, mīlestības, sapratnes un līdzcietības savienojums. Atkārto. Es atveru savu sirdi piedošanai. Es atbrīvoju sevi un viņu no sāpēm un aizvainojuma. Esi šajās enerģijās vēl dažus elpas vilcienus. Višuddha, rīkles čakra. Pievērs uzmanību savam kaklam. Zilā gaisma piešķir spēku izteikties patiesi, ar godīgumu, mīlestību un cieņu. Un saki: es runāju patiesību ar mīlestību un cieņu pret sevi un citiem. Aģna, trešā acs. Ļauj indigo krāsas gaismai piepildīt vietu starp uzacīm. Tā sniedz iekšējo skaidrību, ļaujot redzēt situāciju augstākā mīlestības skatījumā. Un pasaki: es redzu skaidri, es pieņemu gan sevi, gan viņu ar vislielāko mīlestību. Sahasrara, vainaga čakra. Sajūti balti violetu gaismu virs galvas. Tā savieno tevi ar augstāko apziņu, dziedināšanu un bezgalīgu mieru. Atkārto sev: es pieņemu sevis dziedināšanu, es atlaižu vainas apziņu. Mēs abi tagad esam brīvi un mīlēti.
sajūti šīs brīvības vibrācijas. Tu esi palicis daudz spēcīgāks. Un tagad dziļi ieelpo visu šo spēku un lēni izelpo, atbrīvojot sevi vēl vairāk. Sajūti, kā gaisma tevī kļūst spožāka. Mīlestības, miera, piedošanas pilna. Tu esi vesels, tu esi pelnījis mieru, tu esi cienīgs piedošanai. Tu esi piedevis. Tev ir piedots. Kad jūties gatavs, lēnām atver acis un paņem sev līdzi šo gaismu un brīvību. Namaste!